Kā saka kādā latviešu kinofilmā, galvenais, lai kājas būtu siltas un arī sausas, protams. Un šeit cits skatījums uz apsildi. Jā, mums ir jauns risinājums apsildē, ko var montēt gan, kad jūs būvējat jaunu savu ēku, gan, kad mēs remontējam un vēlamies savu neatkarīgu apsildi. Kas šī vispār ir par Tā infrasarkanā apsildes sistēma. Viņa silda ar infrasarkano starojumu. Tātad mums nekādas gaisa plūsmas nav, kas roda baktērijas, piemēram. Mums siltums vienkārši rodas tur, kur viņš ir nepieciešams infrasarkano starojumu. Un šis nāk grīdās? Šo var izmantot gan grīdu apsildē, gan sienās un griestos, ja mums nav iespēja apsildīt grīdu. Šeit nav ļoti daudz elektroslēgumu un viss tiek pieslēgts ar vienkāršiem krokodilu spailītēm, kuras mēs vienkārši saspiežam un viss. Un kādas ir tās temperatūras, ko mēs varam gaidīt? Pati grīda uzsilst līdz 20, apsildes elements uzsilst līdz 27 grādiem, bet telpā mēs varam līdz pat 30 uzsildīt ar laiku. Kam šī caurulīte ir domāta? Šī caurulīte ir domāta, lai ievietotu termodevēju, kas mēra temperatūru tieši grīdas. Tātad mēs varam vadīt temperatūru gan grīdas, gan arī gaisa temperatūru no termostata. Un es redzu uz termostatu, ekrāniņā redzu, kāda man ir temperatūra uz grīdas un arī gaisā. Jā, to var nodarīt. Var arī uz termostatu un ir arī pieejami termostati ar Wi-Fi, kur jūs to varat vadīt ar telefonu. No mājām vai no darba, kāda jums temperatūra ir. Piezvanīt savai grīdai. Jā, piezvanīt savai grīdai. Ja pa detaļām, kas ir nepieciešams uzstādīšanai, runājam, mums ir termoizolācija atkarībā no jūsu grīdas seguma. Tā šī apakšā ir. Jā, šī ir apakšā. Mums ir pati plēve, kas tiek dažādos izmēros. Ir 25, ir 50 un ir metra plata plēves. Viņas var salikt paralēli vairākas no telpas izmēra. Un tad mums iet speciāli laika barjera, lai mums visa šī sistēma nebūtu mitra apakšā. Lai viss tiek nosakts, jā? Jā, viss tiek nosakts. Vai pie jums var arī sarunāt uzmodelēt, cik daudz jaudas tas aizņems? Jā, mēs veicam plānošanu priekš šīm sistēmām. Ja jums ir telpas plāns, mēs varam izskaitīt, cik jums nepieciešami kādi materiāli, un mēs varam jums piedāvājumu sataisīt, cik tas viss izmaksās tieši materiālos. Ja mēs salīdzinām dažādas apkures sistēmas, piemēram, ir gāze, granulas, elektrība parastā, kas ir domāts visticamāk elektriskie radiatori, vai šī sistēma, piemēram, kā tas sakļaujas, viņa ir dārga vai lēta enerģijas ziņā? Ja mēs skatāmies enerģijas ziņā un salīdzinām ar citām elektriskajām apsildes sistēmām, viņa sanāk lētāka, jo viņa rada siltumu tur, kur mums vajag viņu. Un, ja mēs salīdzinām, protams, ar granula katlu vai kaut kādu citu ūdens apkures sistēmu, viņas ir lētākas, bet viņas ir dārgākas pamata investīcijās. Šīs sistēmas sanāk ļoti lētas, no 30 eiro par kvadrātmetru. Tas ir tik lēti. Jā, uzstādīšanā materiālā. Faktiski šī sanāk mums apkures sistēma, bet par apkures sistēmām vienmēr ir tas jautājums par ilgmūžību. Kā nu būs? Cik ilgi tas viss darbojās? Sistēmas ir ļoti ilgmūžīgas, jo šeit nav nekādu ūdeņu, nav nekādas kustīgas daļas. Te ir vienkārši sildelements un pieslēgums pie termostata. Jā, nav kustīgo daļu, nav kam nolietoties. Nav kam nolietoties, tieši tā.